Reku piemērs bāzē advancētāks ekskavators. Viņam ir abas hidrolīnijas, lielitrāžas un rotācijas līnijas. Tātad divi kontūri, katrs pa divām caurulēm. Un šeit ir proporcionālā pogu vadība. Ejam uz kabīni. To tu redzi pēc šīm pogām. Tās ir proporcionālā tipa dozētāja pogas. Cik tu spied, tik online padot arī plūsmu uz tām līnijām. Un ar kreisā joystika pogu tu tiešā veidā regulā hidrauliskā rotatilta rotācijas kustību, un ar labā joystika šo pogu tu veids gan sagāzumu, gan kombinācijā ar citām pogām šo funkciju aizlaid arī satvērējiem vai citām papildus funkcijām. Tātad tā ir hidrauliskā versija. Šeit ir dārgāks ekskavators, bet lētāks tiltrotators. Ja tev ir advancētais ekskavators ar abām hidrolīnijām un proporcionālā tipa joystick pogām, arī tad tu vari likt elektriski vadāmo tiltrotatoru ar speciālajiem joystickiem. Arī tas ir pieļaujams. Tas vienkārši ir mazliet dārgāk. Veiksim darbos!